parādīšu vienu tipisku problēmu, gandrīz visās saimniecībās. Rekur šeit ir tranšejas gals, te ir tranšeja un te ir tranšejas gals. Un tranšejas galos mēs parasti maisiņus liekam vismaz 2 rindās. Pie tam liekam pamīšus, tā lai viņi nebūtu, tā lai maisiņu, tā kā ķieģeļas, ka mūrē sienā, ja? Lai maisiņu tās rindas un savienojuma vietas nesakrīstu. Un viena no tādām tipiskākajām lietām ir tāda, ka rudenī uzliek 2 maisiņus. Reku 2, te arī 2, ja? Te viss ir. Un hop, pēkšņi pazūd maisiņi. Nav vairs maisiņi. Kur viņi palika? Tur atkal turpinās 2. Šeit viens, šeit viens. Parasti tas saistīts ziemā vai citā gada laikā ar tīrīšanas darbiem, ar sniega tīrīšanas darbiem vai kaut kādiem citiem saimniecības darbiem. Un tie maisiņi vienkārši tiek noņemti un kaut kur pazūd. Vai nu pamesti malā, tā kā tur, vai vienkārši kaut kur pagrūdušies malā. Tiklīdz mēs šeit noņemam maisiņus, mēs palielinām risku iekļūt gaisam šeit tranšējā zem plēves un sabojāt visu skābarību. Pieskatiet tranšējas, uzraugiet viņas. Tas ir to vērts. Šeit ir daudzi, es pat teiktu, 100 000 eiro zem plēves. Ir vērts investēt. Čau!